kādiem citiem jūsu kolēģiem, kam šis varētu būt aktuāli. Tad, domāju, ķersimies klāt, un kā pirmo runātāju tad es aicinu manu kolēģi Andru Jākapsoni, kas pastāstīs vairāk par plānotajām aktivitātēm. Lūdzu. Labdien, labdien! Sveiciens visiem jau ar atnākušo pavasaru beidzot, lai saule mums priecē un mācību gada izskaņa vēl vairāk, jo priekšā ir vasara un katram savu plāni. Tātad es savās pāris minūtītēs, kas man ir atvēlēts, jo šodien šī ir brīnišķīga iespēja uzklausīt vairākus praktiskas pieredzes stāstus no dažādām jau īstenotām iniciatīvām šogad. Un tad uz to arī šīs dienas akcents. Tā pavisam nedaudz atgādinot par to, ka šīs te aktivitātes Latvijā tiek organizētas European Code Week atbalsta grantu ietvaros, kas tiek īstenots tātad Code for Europe projekta, kā projekta iniciatīvas, un ir pavisam bijuši divas kārtas, kad šādi projekti tika atbalstīti, un otrajā kārtā kopā 6 iniciatīvas, un runājot par to, kas tad par šī gada aktualitātēm, tātad viss šīs iniciatīvas arī šī gada pirmajā pusē, jau no februāra līdz jūnijam tiek īstenotas, un tad arī praktiski dzirdēsiet no ideju autoriem, no praktiskiem realizētājiem un iesaistītām pusēm par šīm lieliskajām iniciatīvām, kas pilda visdažādākos mērķus, un es teiktu, ka katra no šīm iniciatīvām izpilda visus gan programmas, gan projekta mērķus un sasniedz vairāk nekā izvirzītie mērķi projekta pieteikumos. Brīnišķīgas iniciatīvas, kas sekmē gan inovatīvas, gan ilgtspējīgas, iesaist dažādas vecuma grupas, gan dzimuma pārstāvjus, un vienu tādu arī uzreiz jau šajā bildītē redzamo iniciatīvu arī vēlos īpaši izcelt, un prieks, ka šodien mums būs arī detalizētāk iespēja dzirdēt par to, kādā veidā plašā mērogā var arī sadarboties organizācijas, un arī visas tās iniciatīvas, kas notiek vienas organizācijas vai vienas pašvaldības ietvaros. Tā kā liels paldies jau pirms prezentācijām visiem jums, un mums par to ir ļoti, ļoti liels prieks. Tātad konkrētāk arī, lai ieraudzītu, saskatītu visu šīs 6 iniciatīvas, kas tātad tika šī gada pirmajā pusē atbalstītas, un tās, kas ir izceltas ar tumšāku, šodien visas arī ir klātesošas pārstāvji un pastāstīs sīkāk gan Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skola, gan Āta Kronvalda Urbas pamatskolas atbalsta biedrības pārstāv, Tukuma novada Zemgales vidusskola, Dobeles pirmā vidusskola. Un citus stāstu tad citā reizē. Tātad ļoti dažādas idejas un ļoti interesanti risinājumi un sasniegtie rezultāti. Tas mums vēl viss priekšā. Tad par to, kas vēl šogad tāds aktuāls pavisam tikko kā tā programma, tāda plašāka programma, tāpēc es, tā teikt, šī projekta ietvaros pavisam nesen kā palaisti materiāli, kur arī tad saitīts lejupielādējot rokas grāmatā un noskanot šo te QR kodiņu nonāksiet tālāk, bet jebkurā gadījumā Google ierakstot Code Week Discover Digital, atradīsiet šo te saturu, kuru būtu tad viss nepieciešamais pedagogiem, lai sagatavotu kādas aktivitātes, pašu aktivitāšu aprakstu, varbūt kādām idejām, ko jūs varat izmantot ikdienas darbā, un arī no paša sākuma līdz pašām beigām. Dažādas aktivitātes, kur jūs varat pasmelties idejas, un pēc tāda principa arī, kā tas tiek metodiski un jau saturiski piedāvāts, varat izmantot savās izglītības iestādēs vai ārpus formālā mācību procesa kādās nodarbībās. Tā tāda viena lietiņa, ko es vēlējos izcelt.
Un, jā, šeit jūs redzat kopējo laika plānu, kā šogad, kādas aktivitātes, tā lai būtu tāds priekšstats kopumā, Code Week iniciatīvas ietvaros un tieši projekta ietvaros tiek īstenotas tādas kampaņu veidu un hackathonu. Šis attiecas uz visu Eiropu, bet ar uzsvaru savā stāstījumā uz to, kad skatoties jau uz oktobri, 10. 25. oktobris būs gadskārtējā Code Week nedēļa, bet es domāju, ka visi klātesošie, gan tie, kas klausās, gan tie, kas ir runātāji, darbojas ikdienā ar bērniem un pedagogiem visu cauri gadu, tad tad vienkārši pašiem priekš sevis tādu iefiksēt. Un, ja jums rodas kādas idejas, ko jūs vēlētos, lai mēs no savas puses organizētu, tad droši rakstat uz e-prasmes @likt.lv vai Andra@likt.lv un droši šīs idejas padalaties, un tad domāsim, kā mēs to varam īstenot vai no Likta puses vai sadarbībā ar jums. Vēlreiz par atgādinājumu, ka, ja kādas idejas tiek īstenotas, droši ievietojiet Code Week pasākumu kartē. Ja vēlaties palūkoties, kā citi darbojas, arī šeit pat visā Eiropā varat palūkoties. Un kā pēdējā labā vēsts no manas puses, ļoti priecājamies uzņemt papildus kolēģus aktīvo skolotāju lokā no visas Latvijas, un ja arī kāds vēlas sevi pozicionēt šādi, pēdējā uzsaukumā esam saņēmuši pieteikumus no Ventspils, Rīgas un Liepājas, tā kā apsveicam jaunās vadošās skolotājus un varam arī komunicēt un pajautāt pēc padoma un tiekamies kopīgi citos pasākumos ar visiem jums, un tad tālāk dod vārdu atpakaļ Sintijai. Paldies no manas puses viss. Gaidām aizraujošos praktiskos stāstus. Jā, paldies, Andra. Nu, tad arī uzreiz ķersimies klāt. Tad, kā pirmā runātāja, aicinu Lindu Sinku no Rīgas biznesa skolas pastāstīt par projekta EMI Diena Latvijā digitālo prasmju resursiem. Lūdzu, Linda. Paldies. Pirmkārt, gribu teikt, paldies Liktai un Code Week komandai par šo iespēju padalīties. Un tad, kad es plānoju un domāju, kas ir tās iniciatīvas, kas būtu liederīgas skolām un skolotājiem, ir vienmēr svētīgi mācīties no tiem, kas jau dara. Līdz ar to tiešām, lai mums liederīgs un foršs šis seminārs. Tātad pastāstīšu par to, kā mums gāja. Pirmkārt, EMI Dienas Latvija mērķis veicināt skolēnu mākslīgā intelekta pratību. Tātad mūsu tas gala lietotājs ir skolēns, un otrais, lai mēs sasniegtu šo skolēnu, šīs iniciatīvas mērķis ir atbalstīt tieši skolotājus mākslīgā intelekta tēmu plašākā ieviešanā mācību procesā. Šo iniciatīvu īsteno RTU Rīgas biznesa skola sadarbībā ar MIT universitāti, konkrēti programmu REIS, kuriem bija šis mācību materiāls, un tātad šo iniciatīvu galvenokārt atbalsta fonds Augt, kas ir lielais sponsors, tad Svetbank Latvija, un arī pateicamies Code Week par atbalstu. Tātad sasniegtie rezultāti, mēs sākām ar šiem mācību materiāliem, tika izvēlētas 6 tēmas par mākslīgo intelektu, kas mums likās Latvijas kontekstam nozīmīgas. Katrai tēmai bija gan pamata nodarbība, gan padziļinātā, un tieši tā mērķa auditorija tika izvēlēta no 12 līdz 17 gadiem. Un tad tālāk mums bija tātad vēstnešu atlase, tika apmācīti 24 vēstneši. Šeit mēs bijām ļoti pārsteigti, cik patiesībā ir ļoti liela interese skolotājiem par mākslīgā intelekta pratību un šo programmu, jo mums pieteicās 170. Tas nozīmē, ka šādas programmas ir vajadzīgas arī kursi par mākslīgo intelektu, bet mums, protams, bija jāatlasa, un tas bija diezgan tāds grūts uzdevums, bet tātad tika atlasīti 24 vēstneši, ņemts vērā arī reģionālais pārklājums, un kas bija svarīgi gan mums, gan arī partneriem, ka tie nav tikai tehnoloģijas skolotāji, bet arī no humanitārās jomas, sociālām zinībām un arī no radošās puses. Tad šie vēstneši apguva 3 dienās
gan aktualizējām mākslīgā intelekta tēmas, gan arī iepazina mākslīgā intelekta dienas mācību materiālus. Un tad tā doma bija tālāk, ka šie vēstneši tālāk māca, informē, nes ziņu tālāk savās skolās un kopienās. Un sasniedzām 700 skolotājus, kur iepazina MI dienas saturu, un jau tālāk tika reģistrēti gandrīz 30,000 skolēnu MI dienas mācību materiāliem un tiešsaistes nodarbībai. Tātad, kā mēs to īstenojām, tātad pirmais mēs sākām, kā jūs minēju, ar materiāliem, tad mums bija mācības gan vēstnešiem, gan pedagogiem par šo saturu. Tad viens no arī tādiem aktualizēšanas pasākumiem, centrālajiem pasākumiem šī tiešsaistes nodarbība, kas ir mākslīgais intelekts. Tad, lai nezaudētu aktualitāti, aicinājām arī citus pedagogus turpināt šo mācību saturu īstenošanu savās klasēs līdz 31. martam, un tad arī noslēdzot, mums bija konkurss skolēniem, mācies kopā ar mākslīgo intelektu, kur aicinājām skolēnus dalīties savā redzējumā, risinājumos, kā viņi redz, kā izmantot mākslīgo intelektu tieši mācībās. Jā, kā jau minēju, tad tāds spilgts noteikti viens no spilgtākajiem notikumiem ir šīs vēstnešu mācības. Ļoti entuziastiski motivēti, pieredzējuši skolotāji piedalījās vēstnešu mācībās, arī ļoti augsts vērtējums. Mums bija gan par tāds teorijas izklāsts no Rīgas Tehniskās universitātes docētāja, gan arī no programmas saturiskās vadītājas. Tā kā ļoti labs, manuprāt, šis mācības bija. Un tad tālāk šie vēstneši vadīja nodarbības savās skolās un profesionālajās kopienās, un es domāju, ka tas arī bija ļoti pareiza pieeja, tāpēc, kad, ja mēs, teiksim, brauktu, ja programmas saturiskais vadītājs vadītu webināros, tad mēs noteikti nesasniegtu tik plašu skolotāju skaitu. Tad jau arī, kad mēs sākām aprobēt šo mācību materiālu, tad mēs saņēmām pozitīvas atgriezniskās saites no skolotājiem. Te ir no vēstures skolotājs Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas, kad skolēniem ļoti interesē tēmas par mākslīgo intelektu, un viņi priecājas, ka bija iespēja tieši runāt par to, kā mākslīgais intelekts ietekmē vēlēšanu rezultātus. Tad arī datorikas un tehnoloģijas skolotāji atzina, ka, protams, viens ir mākslīgā intelekta rīku pielietojums, bet patiesībā tas jau ir par kritisko domāšanu, kā mēs izmantojam mākslīgo intelektu, kur mēs gribam izmantot, kur mēs negribam, un kā tas patiesībā strādā. Tad bija šī tiešsaistes nodarbība, ļoti, ļoti liels interesantu skaits. Te mums bija divās grupās, 6. 8. klase, 9. 11. klase. Gan bija tāds teorētiskais stāstījums, gan pa vidu bija diskusija ar uzdevumiem. Mēs apzināti izvēlējāmies, ka dalībai nebija nepieciešams individuālās digitālās ierīces. Šeit mēs saņēmām dažādu atgriezenisko saiti. Patiesībā, jā, to, ko varbūt mēs paņēmām uz nākamo gadu, kad vajag iespējams interaktīvāk un vajag tomēr datorklasēs, jo skolēni sagaidīja tādu varbūt plašāku arī ieskatu par mākslīgā intelekta rīkiem, ne tikai par to, kas ir mākslīgais intelekts. Te ir rezultāti, kā pedagogi vērtē skolēnu iesaisti tiešsaistes nodarbībā. Redzam, ka ir pārsvarā drīzāk iesaistīti vai ļoti iesaistīti. Te, manuprāt, arī svarīga statistika par MI dienas mācību materiāliem. Arī lūdzām, tātad mums ir šīs 6 tēmas, 16 nodarbības, lūdzām skolotājiem izvērtēt, kā viņiem veicās. Aizpildīja formu 89 skolotāji gan no tehnoloģiju jomas, gan no valodu jomas, jūs redzat, no sociālas un pilsoniskās. Un vidējās vērtējums 4,4 no 5, 68 plāno izmantot arī tālāk. Man liekas, ka kopumā tas ir labs vērtējums, pie kā mēs arī tālāk ar komandu centīsimies strādāt, kā mēs varam vairāk iedrošināt skolotājus izmantot, jo mēs redzam, ka tās pirmās nodarbības ir vairāk izmantotas. Protams, kad ir savi apstākļi un jāatrod laiks, bet gribam arī pastāstīt vairāk par citām nodarbībām, ne tikai par pamata.
Jā, te arī ir interesanti, kas pedagogiem nepieciešams veiksmīgākai materiāla izmantošanai, kas man mazliet pārsteidz, ka es domāju, ka būs mācības semināri, šeit skolotāji norādīja, ka papildus uzdevumi un jau konkrēti metodisko ieteikumu, kā šos mācību materiālus izmantot dažādos priekšmetos. Tad arī organizējām konkursu, gan mums bija diezgan īsts laiks, bet tie pieteikumi, kurus mēs saņēmām, 17 bija arī diezgan interesanti un kvalitatīvi, un no šiem pieteikumiem 11 komandas piedalījās finālā RTU Rīgas biznesa skolā. Un, jā, tātad finālā katra komanda, tad vēlreiz atgriežoties pie tā uzdevuma, skolēnu uzdevums bija tātad uzfilmēt līdz 5 minūtēm video, kur viņi tad parāda, kā mākslīgais intelekts var liederīgi izmantots mācību procesā. Idejas bija diezgan līdzīgas. Viens ir, ka mākslīgais intelekts palīdz personalizēt un diferencēt šo mācību saturu. Tad arī komandas, kur arī uzvarēja, kas bija Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas skolēni, kur piedāvāja jau konkrētas vadlīnijas, kā viņi redz, kā stundās izmantot vai neizmantot mākslīgo intelektu. Tā kā, manuprāt, arī šie paši risinājumi būtu vērtīgi arī skolotājiem. Jā, tad noteikti iepriekšējās iniciatīvās, ko esmu realizējusi arī caur dažādām organizācijām, varbūt ne tik ļoti esmu pievērsus uzmanību komunikācijā, bet šeit pateicoties Svetbank Latvijā un arī kolēģim, mums izdevās ļoti liela, plaša sasniedzamība. Bija gan programmas saturiskā vadītāja, bija gan ziņās, gan arī bija TV3, Agenskalna valsts ģimnāzijā. Es vēru, tātad uzfilmēju stundu un jautāja skolēniem atgriezenisko saiti, kā prieks par to, ka par šo iniciatīvu izskanēja gan ļoti tā kā plaši sociālos tīklos. Tad arī noteikti, ko vērts ir padomāt par to, kā iniciatīvās tieši nes ziņu tālāk šie skolotāji. Bija ļoti augsta sasniedzamība arī tiem skolotājiem, kuri dalījās par to, kā viņiem veicās ar šī mācību satura īstenošanu. Tad arī, kas mums, man liekas, labi izdevās kopā ar organizāciju Ērde, viņi piedāvāja izvietot pilsētvidē šīs tādas reklāmiņas par to, kur šie mācību materiāli pieejami. Tā kā tas man arī tāds viens no iniciatīvas spožmirkļiem. Protams, ka mēs nepārtraukti pēc katras aktivitātes jautājam atgriezenisko saiti. Un arī ir vairākas lietas, ko mēs gribam uzlabot un kur redzam, kur mēs varam strādāt tālāk. Tātad pirmais ir papildināt mācību satura praktiskām aktivitātēm. Daudz skolotāji norādīja, ka gribētu īsākas aktivitātes, lai, teiksim, fleksiblāk varētu ievietot, tātad izmantot mācību procesā. Arī vairāk aktivitātes, kas ir ar ikdienu saistītu, ar bērniem ikdienā saprotamākas. Tad otrais pilnveidot tiešsaistes modeli. Sasniedzām ļoti plašu skolu skaitu, bet gribētu nākotnē lielāku skolēnu iesaist. Iespējams, tiešām jādomā par šo datorklasi. Un arī, ja mums ir šīs diskusijas, tad palīdzēt sagatavoties pedagogiem, kā šīs diskusijas klasē vadīt. Tad tālāk, kā jau es minēju par to, kad vēl ar to, kad ir izstrādāts materiāls, ar to vien nepietiek, ir nepieciešams šie metodiskie ceļveži, dažādas instrukcijas, webināri un iespējams arī paraugstundas par to, kā šos mācību materiālus izmantot. Un, protams, arī tālāk vēlamies stiprināt un atbalstīt mūsu vēstnešus, lai notiek šī pieredzes apmaiņa, jo, protams, kad ar laiku mācot un aprobējot un vairāk izmēģinot, arī rodās jaunas idejas, kas labāk strādā. Tad, jā, kas arī viena no tādām interesantām atziņām, ka arī tad, kad mēs organizējam šo pieteikšanos šai vēstnešu programmai, gan arī tiešsaistes nodarbībai, visi sagaidīja par to, ka mēs rādīsim konkrētus mākslīgā intelekta rīkus, bet šī mācību materiāla mērķis patiesībā ir vairāk saprast, kā šīs tehnoloģijas strādā. Tāpēc es domāju, arī viens no tiem uzdevumiem ir ne tikai runāt par to, kā mēs varam izmantot mākslīgā intelekta rīkus, bet arī stāstīt skolēniem un diskutēt par to,
kā šīs tehnoloģijas strādā, kur rodās aizspriedumi, kāpēc ir šīs kļūdas. Te ir tāds kopskats arī par to, kā mums gāja, savilku kopā dažādas bildes un mirkļus. Un tiešām liels prieks arī par šādiem semināriem, kad ir iespēja atskatīties. Un, jā, pirms es rādu jau konkrēti par mācību materiāliem, kas aizvien ir pieejami, tad noteikti arī, ko Andra minēja, kas arī ir, teiksim, viens no iemesliem, kāpēc tik plaši izskanēja šī mākslīgā intelekta diena, ka organizējām to ar dažādām organizācijām. Tad mums bija šis partneris MIT, kuri piedāvā bezmaksas mācību saturu. Viņi paši ir ieinteresēti, lai šīs nodarbības tiktu adaptētas, tulkotas, tā kā viņi bija gatavi šai sadarbībai, ar to viss sākās. Un tad mēs gājām ar komandu pie Fonds Augt. Fonds Augt ar jau konkrētu projekta plānu, kāds varētu izskatīties, un tad jau tālāk principā izskanēja caur partneriem, kad ir šī iniciatīva, un Svetbanka mums nodrošināja tieši ar savu aģentūru šo te komunikāciju. Tad arī pieteicāmies šim te grantam ar Codweek, ar kuru palīdzību mēs nodrošinājām tieši šīs aktivitātes jau skolēniem. Un arī bija citi partneri, kas mums palīdzēja gan informatīvi, gan saturiski. Protams, kas ir jāņem vērā, ka jo vairāk ir partneri, jo tā komunikācija ir regulārāka. Un tas nevienmēr ir viegli, bet tas noteikti palīdz sasniegt plašu auditoriju. Un jābūt noteikti arī skaidriem noteikumiem, kā katrs partners var iesaistīties. Te es gribēju parādīt, kur ir šie mācību resursi pieejami. Tātad šeit ir QR kods, kuri noskanējot jūs aizdīs uz MI dienas mājaslapu, un jums ir, tātad mēs lūdzām aizpildīt tātad reģistrācijas formu, lai mēs zinām, kas šos mācību materiālus izmanto, lai pēc tam arī tālāk runāt ar partneriem par to, kā tad ir gājis un cik tad kādas skolas mēs esam sasnieguši. Un tad, kad jūs aizpildīsiet šo te reģistrācijas formu, tad jums atnāks automātisks ēpasts uz mācību materiāliem. Un šeit ir mācību materiāli, tie ir pieejami tātad tiešsaistē, brīvi lejupielādējami, tad es arī gribēju nedaudz izvest cauri. Pirmajām 2 nodarbībām ir diferencēta 6., 8. klase, 9., 11. klase. Un tas, kas man patīk šajos mācību materiālos, kad ir nodarbības plāns. Nodarbības plānā tātad ir šīs te 2 nodarbības, kas ir pēc 40 minūtēm arī pielāgotas. Tad ir pārskats, tātad, kas tiks apgūts, konkrēti sasniedzamie rezultāti, tad arī mūsu Latvijas skolotāju aprobācijas centās arī to pielāgot standartam, kur viņi redz, kur šo nodarbību varētu īstenot, un arī tātad attiecīgi izklāsts, kas ir nepieciešams, kādi lietotie termini, resursi, tātad vairāk par to, kas ir aktivitātes gaitā, arī ir tātad atbildes, un kas arī šeit ir gan darba lapas, gan arī prezentācijas konkrēti, un tātad tāds gatavs jau komplekts, ar ko iet klasē. Noteikti iesaku arī pamēģināt šīs te nākamās nodarbības, kā mācās un kā mašīnas rada. Tur ir tāds Google Teachable Machines, kur jau ir praktiskāk. Tā pirmā nodarbība ir vairāk tāda teorētiska. Un katra tā nodarbība, protams, ka tur ir dažas tās nianses, kas atšķirās, bet ir šie mācību materiāli gan prezentācijas nodarbības plāni, gan atbildes, bet viņas var nedaudz atšķirties, tāpēc, ka mums bija katrām tēmai piesaistīts arī konkrētais eksperts. Te ir konkrēti par ētiku. Arī mēs redzam, ka tās plašāk izmantotās nodarbības ir, kas ir mākslīgais intelekts, un kam arī, man 3. vietā sekoja par MI un ētiku, un kā mākslīgais intelekts tiek izmantots arī dezinformācijas nodokļos un tā tālāk, kas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgs tēmas, lai runātu ar jauniešiem. Jā, tad prezentācijā arī ir šis QR kods izglītošu video skolotājiem par mākslīgo intelektu, un šis tika arī veidots sadarbojoties ar tādu projektu AI Tools for Teachers, un arī, kas saņēmām arī diezgan daudz pozitīvas atsauksmes, kas ir konkrēti domāts skolotājiem. Tātad īsi video 4 minūtes, garākais bija 8 minūtes.
Šis ir tas tiešais nodarbības, bet šeit arī tiešām tādā ļoti, ja kāds vēl, teiksim, varbūt nav tik pārliecināts par to, kā tad tas strādā, kas ir principi, tad te Valdis Salspurēns, docētājs, manuprāt, arī ļoti tādā, tā man reklāmas aizgāja, tad es negaidīšu, bet tādā ļoti saprotamā veidā man pat teica, ka pirmklasnieks labi saprot, kā par mākslīgā intelekta pamatiem. Tātad šis būs pieejams neierobežotā laikā. Tagad jau sākam strādāt arī pie nākamā mācību gada, bet, protams, arī aicinām skolotājus tie, kuri vēl nav paspējuši iepazīt šīs nodarbības gan mācību nākamajam mācību gadam, gan arī pašizglītoties ar šiem video. Tā kā tas no manas puses ir viss. Paldies vēlreiz par aicinājumu, un ja kādam gribās parunāties par to, kā piesaistīt partnerus, tad noteikti es labprāt palīdzēšu, jo es arī šajā lauciņā, kā saka, praktizējos, un es saprotu, ka nevienmēr tas ir viegli, tāpēc, ka viens ir tas, ko uzņēmumi sagaida, un otrs, kā tu pats redzi, kā vajadzētu pastāstīt par šo projektu, un ir svarīgi atrast tātad vienotu komunikāciju, lai abām pusēm ir ieguvumi. Paldies! Es laikam aizrunājos nedaudz. Kārtībā, paldies, Linda, ļoti, ļoti noderīgi. Arī klātesošajiem tad gribu teikt, ja jums ir kādi jautājumi, mums arī pēc visām prezentācijām ir paredzēts jautājumu atbilžu laiks, bet ja kas jūs droši varat izmantot arī čata sadaļu, tad, ja kaut kas ir aktuāls, ko gribas uzjautāt, droši arī lektori un cilvēki, kas šeit stāsta par savām aktivitātēm, tad labprāt arī atbildēs uz tiem. Labi, bet mēs tad dodamies tālāk. Tālāk aicinu Egitu Petrusi no Dobeles pirmās vidusskolas pastāstīt par savu projektu un par tiem digitāliem prasmju resursiem, kas jums ir pieejami. Lūdzu, Egita. Jā, labdien! Tātad, izmantojot šo iespēju, mēs Dobeles pirmā vidusskola īstenojām projektu par LEGO Education spēku robotu ieguvi mūsu skolā, un līdz ar to mēs savu tehnisko bāzi palielinājām ar 5 robotikas komplektiem. Vairāk mēs tā kā fokusējamies uz 1.–6. klašu skolēniem, jo galvenais mūsu tas uzdevums ir tātad viņiem tā kā veicināt interesi par STEM priekšmetiem un arī līdz ar to attīstīt algoritmisko domāšanu. Protams, ka caur šiem spēles elementiem un būvēšanu mums bērniem interese ir, bet uz doto brīdi mums ir tā, ka mēs izmantojam arī startīt IT tehnoloģiju bibliotekas robots, un tad mums šajā brīdī ir visa kā, un mēs tā īsti nevaram sadalīt tos darbiņus, bet mēs tā kā cenšamies. Ar jaunajiem robotiem mums ir jau notikuši, iegādājāmies mēs viņus caur Siguldas, kā būs tagad pareizi? Sigulda arī STEM māja viņa laikam, ja? Un kā mēs ieguvām šos robotus, mums, protams, uzreiz radās ideja, kā mēs varētu vairāk iesaistīt bērnus, un mums ļoti labs pasākums izdevās, saucās Draugu diena. Šajā pasākumā katrs 5. klases skolēns varēja uzaicināt kādu draugu ne no mūsu skolas, bet no citām novada skolām. Un līdz ar to mēs tā kā popularizējām, kad pie mums ar šiem robotiņiem strādāt, un mums šī draugu diena sanāca nevis tā kā gribējām ieplānojām vienā dienā, bet mums sanāca 2 pēcpusdienas, jo draugu bija daudz un gribētāji bija daudz, bet interesanti bija, ka viņi arī savā starpā sacentās, viņi veidoja robots un viņiem bija savas cīņas un sacensības pat ar tiesnešiem un tiesnešu rezultātu tabulu. Tad robotikas pulciņā pagaidām mēs ar šiem robotiņiem strādājam, jo mums vēl priekšā ir aktivitātes, kur mums ir tieši mācību priekšmetu skolotājiem jāapgūst. To mēs esam tā kā gatavojamies darīt tikai jūnijas sākumā, jo mums vienkārši laika trūkums. Bet tas mums vēl ir, mums ir
4. jūnijas, ne, 2. jūnijas, 5. jūnijas, tā kā mēs visu šo vēl paspējam. Ir mums pēc šīm draugu dienām, mums jau ir atnācis piedāvājums piedalīties jauno matemātiķu nometnē, kuru ir mūsu novada skolēni. Un līdz ar to augustā mēs jau dodamies uz šo jauno matemātiķu nometni un jau ar saviem robotiņiem darbojamies kopā jau ar citu skolu bērniem, kurš arī bija viens no mērķiem mūsu projektā. Es tā kā uzskatu, ka projekts ir izdevies, esam visi priecīgi, laimīgi un atliek tikai strādāt. Paldies! Paldies, Egita, par jūsu pieredzi! Un tad arī virzīsimies tālāk, un kā nākamo runātāju es aicināšu Aleksandru Leimani no Zemgales vidusskolas datorikas skolotāju, kura pastāstīs par savu projektu Kods, kas savieno paudzes. Lūdzu. Aleksandra, jums mikrofons, jā? Es ceru, ka prezentācija ir redzama, ja? Jā, ir redzams. Ok. Tad es izstāstīšu īsumā arī par mūsu skolas projektu, un mums bija projekta nosaukums Kods savieno paudzes, programmēšana un robotika visai kopienai. Un tad šajā projektā piedalījies mūsu Zemgales vidusskolā, mums blakus ar skolu ir pirmskolas izglītības iestāde Pieninīti, tad viņi arī piedalījies, un tad mēs aicinājām arī Slampju senioru biedrību Zelta rūdens. Protams, kā arī skolēnu vecāki arī piedalījies šajā projektā. Tad pirmais, ko tad mēs darījām, tad mēs skolā organizējam projektu nedēļu, kurā tad mēs arī novadījām arī tās robotikas un programmēšanas darbnīcas dažādu vecumu skolēniem. Tad sākumā mēs tad izmēģinājām pastrādāt ar mūsu sākumskolas skolēniem, kur viņi tad komanda strādāja un izmantoja Indiju robotiņu. Tad es jau pie beigām. Jauši. Tad, kad ieguvām tā nelielu pieredzi, tad arī robotikas pulciņu skolēni kopā ar skolotāju arī aicināja uz skolu pirmskolas vecuma bērniem. Un tad šajā gadījumā tad viņi paspēlēja arī ar Indiju robotiņiem, un tad arī vēl vienreiz mēs viņus aicinājām uz skolu, un tad viņi jau strādāja ar vedo komplektiem. Tad pamatskolas skolēniem bija jau cits uzdevums. Viņiem bija nepieciešams arī izdomāt pašam darbnīcas, kur tad viņi pēc tam stāstīja arī un novadīja darbnīcas arī saviem vecākiem un vecvecākiem. Tad uzdevums bija tāds, ka mēs gribējām savienot, izmantot vedo konstruktoru ar Scratch programmu. Un tad viņam bija jāizveido kursorsvīras un ierīces, kuras mēs pēc tam savienojam ar Scratch programmu, un tad skolēniem bija arī pašiem jāizdomā un jāizveido nelielas spēlītes. Tad reāli tā izskatās šādi. Šeit ir dažādi veidi kursorsvīras, kuri tad skolēni izveidoja, izmantojot vedo sensorus. Un tad divas programmas es šeit pievienoju, ko skolēni izveidoja. Katram bija dažādas tāds pieeja. Un tad viņi arī izveidoja Scratch programmas, savienoja ar vedo komplektiem, ar vedo robotiņiem, un tad varēja paspēlēt. Tad, bija uzreiz izstāstīšu arī, kāds tad mums te gāja viss tas process, jo nebija tik viegli savienot mūsu Scratch programmatūru ar vedo. Jo izrādās, ka sākumā mēs plānojam, ka to darīsim ar Chromebookiem, cik mums viņi skolā ir daudz, bet, diemžēl, tad tie Chromebooki
neļāva pievienot to scratch linku. Mums neizdevās pieinstalēt to scratch linku. Tad bija jāmaina savu pieeju, tad atradām arī tie parastie portatīvie datori, un tad bija jāinstalē tur. Tad bija jāizņemas no cita kabinetā tie datori. Tad, un tad, kad jau skolēni izstrādāja savus interesantas spēles, un tad kursors vīrus, tad mēs aicinājām arī vecākus, un šeit jūs arī redzat, kā tiem vecākiem bija arī jākonstruē tās kursors vīrus pēc parauga, un tad bija iespēja arī paspēlēt šīs spēles. Tad jūs redzat, kā skolēni arī vadīja darbnīcas, un vecākiem, un tiem arī skolēniem, kuri tā kā arī gribēja pamācīties to darīt. Bet, diemžēl, jau tāds mums arī bija gadījums, ka mēs cerējām, ka tajā dienā arī būs mums arī vecāki, pensionāri, bet viņi šajā dienā nevarēja ierasties. Tāpēc mēs tad bišķiņ tādu vēl vienu nodarbību arī speciāli mūsu pensionāriem organizējam. Tad mums vēl paviesojas arī šajā laikā pie mums arī ciemiņi no Spānijas, un tad viņi arī tā kā paprasīja mums, vai mēs nevaram arī viņiem organizēt šādu nodarbību. Un tad viņi arī strādāja komandas, un tad viņiem bija arī tāda spēle par drošību internetā, un tad viņi spēlēja arī indie robotiņiem, un tad paši arī veidoja drošu ceļu, izmantojot indie robotiņus. Tad, šeit jūs redzat arī mūsu nodarbību ar mūsu senioriem. Tā viņi arī strādāja ar robotikas pulciņa bērniem, viņi arī vadīja viņiem nodarbību. Un tad pēc nodarbības arī mums bija tāds tēju padzēšana, tad arī stāstīja, pensionāri arī izstāstīja, kā viņi gāja uz skolu, kas tad viņiem bija interesants, un tad arī dalies iespaidiem par šo darbnīcu, visiem tādi ļoti patīkām. Un tad es gribētu teikt, ka tagad man būs jāiesniedz to atskaiti. Es nezinu, kā es saskaitīšu to vidēju vecumu, jo mums jau arī piedalījies cilvēks, kuriem ir 95 gadi. Tad jau skaitīsim to vidēju, būs sarežģīti man aprēķināt. Un tad, pateicoties projektām, tad mēs iegādājāmies 4 komplektus. Robots, tad mēs arī atjauninājām, un mums būs jauna paudze, ne tikai Vedo, bet arī Spike robotiņa. Tad mums arī vēl viena paudze parādīsies skolām. Tad, un šeit jūs redzat arī, kā 8. māja mēs prezentējam, un jau jūs redzat, kā arī bija jauni projekti ar jauniem Spike robotiņiem, ne tikai Vedo un EV3. Tad šāda veida mēs popularizējam arī savu darbu. Tad, un pēdējais, kas mums vēl tik būs, tad 20. māja mums būs skolas lepnums, un tad arī mani čaklie ruķīši, kuri man palīdzēja realizēt šo projektu, tad saņems arī diplomus un balvas grāmatas. Tad vēlreiz, kas tad bija labi, kā tad mums izdevās iesaistīt dažādu vecumu dalībniekus, no maziem līdz senioriem. Un, protams, kā arī starptautiska sadarbība šeit mums nostrādāja, un ļoti patika arī viņiem strādāt ar mūsu robotiņiem. Bet izaicinājums, protams, ka bija organizēt aktivitātes dažādām vecuma grupām. Un tad bija jāpadomā par to, cik tad ir priekšzināšanas, ko tad var izdarīt mazie, ko var izdarīt pensionāri, kas viņiem būs interesanti. Tāds tad neliels ieskats par mūsu darbu un par mūsu projektu.
Tā. Burvīgi, paldies, Aleksandra. Tiešām bija ļoti interesanti un liels prieks dzirdēt par šādiem projektiem. Tā kā turpiniet iesākt to un tiešām man ir liels prieks. Paldies. Jā, varbūt varat pārtraukt ekrāna kopīgošanu. Jā, tad to saka no. Man liekas, ka jau pārtrauc, ne? Jā, tagad ir viss kārtībā. Jā, labi. Paldies. Un tad turpināsim ar mūsu pēdējo, bet ne mazāk svarīgāko prezentāciju, tad par mūsu mazajiem programmētājiem un īstenoto projektu aicinu pastāstīt Vitu Lapiņu. Jā, sveiki, es ceru, ka jūs man dzirdat. Jā, viss kārtībā. Jā, es uzlikšu arī ekrānu. Jā, Māja Pēka ir mūsu galvenā projekta koordinātora, bet es šodien tikai tā ieskicēšu un pastāstīšu par darbu, ko viņa ir veikusi. Mazo programmētāju pirmie soļi digitālajā pasaulē, tātad projektu īstenoja Āta Kronvalda Urbas pamatskolas atbalsta biedrība. Lai jūs saprastu, kāpēc atbalsta biedrība īstenoja arī bērndārzniekiem paredzētu projektu, tad Durba ir Latvijas mazākā pilsēta. Un tajā ļoti, tātad, es teiktu, cieša kopiena, kurā ir vecāki, bērndārza audzinātāji, skolas skolotāji, ir tādā simbiozē dzīvo, un šī atbalsta biedrība ir palīdz gan bērndārzam, gan skolai, kurā darbojās aktīvie skolotāji un aktīvie vecāki. Un, lai jūs saprastu, kā tas izpaužās dzīvē, arī dārziņš un pamatskola darbojās vienā ēkā, līdz ar to bērni ikdienā satiekās un kopīgi arī darbojās, un daudz pasākumu tiek organizēti. Tad projekta ietvaros tika iegādāti 5 Bibot robotiņi un 2 Bulbot robotiņi, kā arī iegādāti aktivitāšu paklāji un citi piedaram darbam ar robotiem. Es jau uzreiz arī varu izstāstīt, kā Māja minēja, viens no lielākiem izaicinājumiem arī bija tieši šo paklājumu veidošanu, jo viņas tā nemaz tik vienkārši iegādāties nav iespējams, līdz ar to tur vajadzēja daudz radošo domāšanu un kā pielāgot dažādas lietas, kas nav paredzētas robotiem un kā viņas var izmantot. Piemēram, Māja iegādājās arī šos palikņus datorkrāsnēm, kā jūs zināt, ka tie caurspīdīgie, kuros ielika iekšā arī attēlus un arī tādus izmantoja kā tāds robota kartes, ceļa kartes. Tā kā nevienmēr ir vajadzīgi liela līdzekļi, dažreiz ir nepieciešama arī vienkārši radoša domāšana, lai saprastu, kā tad var izmantot dažādas lietas mācību procesā. Un kas tad tika īstenots projekta ietvaros? Tika veiktas 6 dažādas aktivitātes mērķa grupām. Tajā mirklī, kad sākotnēji tika iegādāti robotiņi, tad, lai zinātu, ko un kā ar viņiem pareizi rīkoties, tad tika pieaicināts palīgā Liepājas Zinātnes un inovāciju centrs un viņu speciālisti, kas novadīja apmācības gan bērndārza audzinātājiem, gan aktīviem vecākiem, gan arī skolas skolotājiem, kas izrādīja vēlmi un interesi darboties ar šiem iegādātajiem robotiņiem. Meistarklases ietveros skolotāji ieguva jaunas zināšanas un jau sāka veidot paši savus mācību materiālus atbilstoši savai mācību jomai. Tātad kopumā tika izstrādāti arī 12 dažādi mācību materiāli, kurus es vēlāk arī parādīšu, kas tika izmantoti tālāk gan pirmskolas izglītības bērnu mācībām, gan arī viņus var pielāgot un izmantot arī skolā, sākuma skolā, mācību stundās vai ārpus klases nodarbībās. Šeit ir vēl dažas bildes. Tie skolotāji, kas pirmreizēji nevarēja ierasties, kā arī uz mācībām, tad tālāk skolotāji nodeva zināšanas arī citiem skolas un pirmskolas izglītības skolotājiem, kā arī dalījās ar kolēģiem zināšanās no citām novada pirmskolas izglītības iestādēm, tad Dienvidkurzemes novadā. Šeit ir redzami daži attēli no tā, kā bērni ikdienā izmanto pirmskolas izglītības iestādēs mazos robotiņus, lai tad mācītos dažādas dzīves prasmes, un tāpat arī 1. līdz 3. klases skolēni Āta Kronvalda Urbas pamatskolā. Viņiem savukārt ļoti patīk izmantot arī robotiņus pagarināto grupu laikā, lai jēgpilni pavadītu šīs stundas, ko reizēm viņi pavada izklaidējoties, tagad viņi arī izmantot šādus robotiņus.
Kas tad bija galvenie izaicinājumi? Vienu jau es minēju, šie paši paklāji, tas varbūt tirgo nebija nemaz tikai ļoti pieejami. Protams, bija nepieciešams papildus darbs, materiāla sagatavošana, dažādi mācību materiāli, paklāja izstrāde, dažādiem uzdevumiem skolotājiem. Protams, šī domāšanas maiņa, reizēm bailes no kādiem digitāliem izaicinājumiem vai nepietiekams digitālas prasmes. Un, kā Maija arī minēja, ir liels skaits bērnu grupā. Ja robotiņi ir 5 un bērni ir 20, tad visi vienlaicīgi, protams, nevar darboties, un tad ir vai nu jādalās pa grupiņām, un tad šī uzmanības noturēšana un tādas lietas, tas, protams, arī tāds izaicinājums papildus skolotājiem un audzinātājiem. Un, protams, ieguvumi, tas ir daudz dažādas mācību pieejas, tas ir bērniem ir interesanti, arī skolotājiem tā ir jauna radoša pieeja, starpdisciplināra pieeja, un bērni, protams, mācās šo algoritmisko domāšanu, šo helpisko domāšanu, un viņiem daudz interesantāk ir risināt dažādas mazas tādas dzīves izaicinājumus. Publikācijas šeit, laikam, lēnām ielādējās, jā. Te var redzēt dažas no bildēm, dažas no publikācijām arī novada līmenī, kur Maija dalījās ar savu pieredzi, stāstīja, kā veicās, kā tiek izmantot robotiņi. Un tad es gribēju arī parādīt, kur tad ir pieejami visi mācību materiāli. Tad mums ir e-prasa mājaslapa, kā jūs visi zināt, un šeit te ir sadaļa, zem sadaļas noderīgi ir izmantojamie resursi, un šeit te tas ir jaunākais pievienotais materiāls, ir mācību materiāli, par mazo programmētāju pirmiem soļiem digitālajā pasaulē, un šeit te ir apraksts par materiāliem, un te ir arī sīkāk, protams, var lejuplādēt dažādus tematiskos materiālus. Un tad es gribēšu parādīt, tad mums ir šo es gribēju pa atkritumiem, gribēju parādīt tā, atkrituma mācību materiāli, jā, tad aprakstīts mācību mērķis, sasniedzamais rezultāts, nepieciešamie materiāli. Maija ir arī izstrādājusi dažādas vizualizācijas katram no mācību materiāliem, aktivitāti noris, kādam vecumam tad aktivitāti ir pielāgoti. Jaunākiem bērniem, gan vecākiem bērniem, protams, var izmantot arī pirms sākuma skolās. Un arī vērtēšanas kritēriji, viss, lai izmantotu gan pirmskolas izglītības iestādēs, gan sākuma skolās, kā arī paši materiāli un lejuplādējums bildītes, kuras var izgriezt un savietot paklājā. Un gadījumā jums ir nepieciešams izmantot kādu no materiāliem, tad šeit arī viss ir pieejams. Arī tematika ir dažāda par putniem, par atkritumiem, par dažādām profesijām, par rēķināšanu, tad dažādi tematika, skaņas, pavasarī tā sīpola auga, mācību materiāli ir plaši un dažādi. Jā, to es laikam beigšu dalīties. Maija materiāls publicēs arī Facebook grupā, Kodvīga Facebook grupā, tā kā droši izmantojiet. Materiāls var arī pielāgot. Man liekas, ka tajā mirklī, ka jūs esat paskatījušies pāris pirmos variantus, kā viņi ir izstrādāti, tad droši līdzīgi pēc līdzīgas schēmas var izveidot arī citām tēmām un jomām. Nu, tas tā, es ceru, ka es izstāstīju visu svarīgāko, ko Maija bija gribējusi jums pateikt. Mēs novēlam viņai veselību šodien, un tad, ja gadījumā kādi jautājumi, tad droši dodiet ziņu. Jā, lieliski, paldies, Tals. Jā, nu šodien dzirdējām vairākas lieliskas, patiešām, fantastiskas iniciatīvas, kas rosina digitālo prasmju apguvi, un tad droši, ja kādam no klātesošiem ir kāds jautājums, droši var pacelt roku, var pajautāt, var ierakstīt čatā, mums burtiski pāris minūtes ir tam laika, bet tas, ko mēs gribam ar šo semināru un vispārīgi jums dot, tad ir tā doma, ka ir jādara, mums ir ļoti daudz iespējas, un mēs tiešām varam attīstīt šīs digitālas prasmes jau no bērnības, un tās iespējas tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Tā kā šobrīd laikam neredzu nevienu pacelt roku, bet mēs esam pieejami, ja jūs pēc tam saprotat, ka jūs kaut ko esat palaiduši garām, tad atgādinu, ka šis seminārs tiks publicēts Likti YouTube kanālā, un jūs varēsiet jebkurā brīvā mirklī to apskatīt, kā arī, protams, ieskatieties e-prasmes LV mājaslapā, kur ir ļoti daudz dažādi noderīgi resursi, kas jums var noderēt mācību procesā.
Labi, tā kā jautājumus neredzu, tad teikšu jums paldies, kad veltījāt šim semināram savu pēcpusdienu. Paldies visiem runātājiem, ka dalījāties jūsu pieredzē un uz tikšanos citos semināros. Paldies, visu labu! Paldies! Paldies, visu labu!